Mēs esam LR internetu veikalā, un augšpusītē kreisajā stūrī bija vārdiņu salikums partner login. Tālāk jau šeit mēs redzam šīs divas sadaļas, kurās mēs ievadam partneru numuru un ievadam savu loginu, savu vārdu, kuru mēs esam izvēlējušies. Pie partneru numura vienmēr jāraksta šie divi burti lielie. Un pēc tam mēs ierakstam savu paroli un dodamies iekšā veikalā. Ieejot veikalā, mums atverās daudz sadaļu konkrēti par jaunumiem. Mēs jau redzam šeit, kas ir, piemēram, mēneša akcijas, vēl kaut kādi jaunumi, kas notiek. Bet, lai mēs tiktu veikalā, mēs atkal ejam lapas augšpusē, kreisajā, labajā stūrī mums ir vārdu salikums CUM shop, nospiežam un mums palēnām atverās veikala saite, kur mēs jau varēsim salikt visu savu pasūtījumu grozā. Kā tas notiek, es jums tūlīt sekojoši parādīšu. Atveroties veikalam, mēs redzam vairākas sadaļas. Šeit atsevišķi ir smaržas, šeit ir kosmētika, visi krēmi, šampūni, šeit ir piedevas, vitamīni. Šeit mēs atrodam dažādus materiālus, piemēram, arī no rotas lietām. Un šajā sadaļā ir gan paraudziņu smaržu, gan arī smaržu Starbucks. Mēs konkrētā gadījumā tad ejam iekšā šeit. Šī sadaļa vienmēr ir tā, kur ir mēneša atlaides. Un šeit atsevišķi visu par aloju veru mēs atrodam. Nu, kā paraugu iesim un pasūtīsim Starbucksu un parādīšu, kā tālāk notiek maksāšana. Atvērsies atkal lapa, kurā parādās, kā es jau minēju. Redzat, šeit pat ir strēmeles, kuras cilvēki arī ir pieprasījuši, var atsevišķi pasūtīt, un smaržiņas, paraudziņi, un arī vēl mazās pudelītes alvejai. Mūsu gadījumā mums ir jāiet tālāk un jāatrod, kur ir krēmu paraudziņi, arī redzat, šeit ir daudz dažādi sīkumiņi, ar kuriem palīdzību mēs varam izvēlēties jau tālāk, ko mēs paši gribam. Lūk, šeit mēs nonācām līdz Starbucksam. Tā uz jebkurai precē mēs spiežam, lai mums atvērtos vairāk informācijas par preci un liksim viņu grozā. Mēs ieliekam šeit. Ja mums vajag vienu, tad paliek viens. Ja vajag vairākus, liek skaitu, kādu mums vajag. Vēl tālāk apakšpusītē mēs spiežam un liekam mums, lai aiziet uz grozu. Šāda lapa parasti atvērsies. Varbūt tur vairāki produkti. Ja mums neko no tā nevajag, mēs ar krustiņu aizveram un dodamies skatīties, kas notiek jau mūsu pasūtījumu grozā. Atveram savu pasūtījumu grozu. Un šeit mēs parādīsim tālākos soļus, ko darīt. Ielikām vienu smaržu, ja gadījumā mums vajadzētu mainīt vai skaitu, mēs arī šeit to varam izdarīt vai pilnīgi izņemt ārā. Patreiz es to nedarīšu. Ja mēs gribētu preci izņemt ārā, mēs nospiežam šeit uz krustiņa, parādītos atkal augšpusītē loks, kur mēs uzspiest OK, apstiprinam, ka mēs šo preci nevēlamies. Tālāk jau, kas attiecās par maksāšanu. Pirms, protams, mēs iziesim, visu ceļu parādīšu arī, kā notiek maksāšana, bet jūsu gadījumā vispirmām kārtām jau jāsaprot, kāda tad ir tā summa, kura jums ir konkrēti jāiemaksā, ja notiek pēcatmaksa. Tātad šeit jūs redzat kopējo summu. Šī ir summa, kura jums ir ar visu pievienotās vērtības nodokli un ar ceļu jāsamaksā. Un tad mēs jau pirms tam norakstam viņu, dodamies samaksājam, un tad varam atgriezties atkal atpakaļ savā veikalā. Tāpat jau kā mēs to darījām, būs prece mums grozā. Nu, iesim uz kasi. Tālāk spiežot uz kasi.
mums parādās šeit konkrēti piereģistrētā adrese. Ja mums vajag mainīt citu adresi, tad mēs šeit nospiežam, ja mums neko nevajag mainīt, mums paliek viss tas pats, kas tagad ir šeit par adresēm, jo konkrēti jau šeit ir viss aizpildīts. Savukārt par maksāšanu. Ja mēs maksājam ar kredītkarti, tad mēs spiežam šeit punktiņu. Ja mēs maksājam ar pēcatmaksu, tas nozīmē, ka pie preces saņemšanas, tad lūk, mums ir atsevišķi vēl jārēķinās ar šo te summu, tie ir 5,60 €, tad mēs liekam šeit punktiņu. Un pie tās preces, kas mums bija, mēs pieliekam šo summu klāt un rēķinamies, ka mums būs jāpārmaksā. Maksājumās kartes mēs šeit apakšpusītē redzam, ka varam maksāt ar Visa, varam maksāt ar Maestro karti. Un tad tālāk, ja mēs maksājam ar kartēm, mēs liekam šeit punktiņu un mums parādās, ja mēs to daram pirmo reizi, kad mums ir jauna karte. Un spiežot tālāk visu informāciju, jau jums prasīs ievadīt vārdu, uzvārdu, prasīs ievadīt visu informāciju, kā tas ir parasti internetu veikalā. Jūs to visu ievadīsiet un pēc tam apstiprināsiet un jūsu faktiski pirkums būs veikts. Un jums e-pastā atnāks informācija. Tas arī bija viss, ko es patreiz jums varu parādīt, jo es tālāk neiešu, lai nesajauktu visu sistēmu un lai nerastos nekādas liekas problēmas.